Radio Boom FM piedāvā Pana Klekša rīta pazārs. Nu, ko, labrīt, Pana Kleksi? Labrīt. Nu, kā tad nedēļa pagājusi? Nu, kā jau arī mājaslapā rakstītā, juceklīga diezgan. Un tādēļ varbūt labi, ka piekdienā varētu ātri vēlreiz tos punktus salikt uz I, kā mēdz teikt, jo šī nedēļa bija raksturīga ar to, ka daudz amatpersonas un politiķi, lai cik viņi bieži kaut kur nāk un runā televīzijās un ar avīzēm, un tā izrādās viņi ļoti neskaidri izsakās, respektīvi nevis šļupš tā kā es, vai caur bārdu, bet vienkārši neko nevar saprast. Un tad sākās tas, ko žargona valodā sauc par atspēlēšanu atpakaļ, un šonedēļ vienkārši bija neveidzama atspēlēšana atpakaļ. Pirmais tātad mums tēls bija Andris Bērziņš, tas, kurš valsts prezidents, kurš pēc tam, kad tur 400 cilvēki, jāsaka, ir internetā savādi gan arī 1000 parakstu. Es ceru, ka viņam vakar sveicienu nodeva. Es viņam nodevu vakar sveicienu. Es ceru, ka viņš saņēma. Šieši kā atvainoju. Bez tam es tās. Okay. Tāpat ponta pēc. Okay. Kāpēc es nevarētu pasveicināt? Kāpēc mēs nevaram pasveicināt valsts prezidentu? Ne, protams. Īsi sakot, tas cilvēks bija jūta sevi aicinājumu izskaidroties, paskaidrot, ka viņš ir pārprasts, ka varbūt viņš nav pietiekoši precīzi publikai izstāstījis savu attieksmi pret Putina vizīti, pret jauno Vilni un tā joprojām, lai godīgs, ko viņš šī savā skaidrojumā neko nepatīk. Bet nu labi. Tas traģikomiskais viņa gadījumā ir tas, ka ja mēs vēl arī ņemam vērā Bērziņa runāšanas īpatnības un to izteikšanās formu, tad taisnība sakot, tas, ka viņš runā tā, ka nevar saprast, ko viņš īstenībā grib pateikt, tas vēl būtu savā ziņā tas nepārsteigt. Jo, protams, ja viņam pajautā, teiksim, kā jums šķiet, vai vajadzīgs jaunais Vilnis šogad Jūrmalā. Protams, viņam ieslēdzās tur visas mašīnītes smadzenēs, un viņš domā, es tagad pateikšu, ka nevajag, un tad uzskatīs, ka tas ir spiediens, un kaut kā tā. Tad viņš atbild tā, ka, kā Bērziņš atbild. Tas traģikomiskais ir tas, ka viņš šo savu skaidrojumu pēc tam, viņš tajā vairāk kārtīgi uzsvēra, pēc ko droši vien, ka viņa kancelējas cilvēki to bija tā ierakstījuši, ka viņš tieši izceļās ar skaidru, atklātu runu. Jā, tas bija tā, ka viņš vienmēr saka, kā domā, yeah. Ja, ka viņš popularitāti nemeklē, un tāpēc viņš vienmēr saka taisnu runu. Kas, protams, ir, ja tāda bija tās paskaidrojums, tad labi, tad labāk nevajadzēja neko paskaidrot. Un, protams, ka viņa gadījumā tas beidzās arī nedaudz traģikomiski ar to, ka tagad nevar saprast, kurš bija tas varonis, kas ierosināja atcelt uz laiku vismaz Krievijas patriarhu vizīti. Latvijā tāda bija maijā paredzēta, ja es pareizi saprotu. It kā to, pēc amata to dara Bērziņš, valsts prezidents, bet savu tabultiņu pieteicās, ka viņa esot īstenībā idejas autori. Okay. Tas viss tā. Tālāk par skaidrošanos. Vakar dabūja skaidroties nabaga aizsardzības ministrs Vējonis. Kas tad, Es īsti nesapratu, vai kaut kādā ziņā tas notika arī caur jūsu padevīgo kalpu vai kā, bet tā būtība bija tāda, ka dienas laikā, mēs runājam par ceturtdienu, Evers Lembergs paziņoja sarunātums ar aģentūru Leta, ka ja šeit tikt izvietot kādas NATO bāzes, tā būtu. Es teiktu tā, sajuka. Kaut kas. Jā, un es ierakstīju Twitterī, ka tur tas diezgan dīvaini ir, un ko par to saka Vējonis. Un Vējonis vakar pusē atbildēja ļoti asi, ka viņš norobežojas no Lemberga. Es pēc tam skatījos, ka šo viņa atbildi, retvīto tur sākot ar ārlietu ministru un beidzot ar... Es pat tā kā mazliet biju izbrīnīts par to, ka laikam tas tiešām bija diezgan nopietni. Tas ČP, ka Lembergs tā izrunājās. Ja tu atbildi tiešām tā uzreiz retvītoju. Bet tas Twitteris izskatās ir pieņēmis tādu diezgan tādu oficiālu tādu saziņas formu, ja? Jo, vai varbūt, ka viņi drīz vajadzētu vispār tā,
ka viņam ir arī likuma spēks beigās. Šito savulaik, par šito savulaik, es nezinu, es ceru, ka viņš neapvainosies, ka es to izstāstu. Par šito savulaik ņirgājās Gatis Kokims no Telekom. Viņš teica, ka tā vēl bija iepriekšējā valdība. Viņš teica, tur jau tie veči vispār nelās tos valdības papīrus. Viņi sēž Twitterī. Tieši tā. Labi, okei. Bet, ko es gribēju teikt? Un tas traģiskais ir Twitter.org. Nevis kompet, viņiem jāuzliek Twitter.org. Tas traģiskais ir tas, ka patiesībā Lembergam ir visas tiesības runāt, ko viņš iedomājās. Un neko viņš arī īstenībā, viņš tā domā, miers mājās. Ko? Un es domāju, ka viņš arī drusku savā tēlā ir upuris un ķīlnieks savā ziņā, jo viņam tad, kad žurnālisti viņam kaut ko prasa, viņam uzreiz gaida no viņa kaut kādas beigās asprātības. Viņš jutās, gan izvēj, tā kā viņam pienākums tāds arī sarunāt, viņš sarunāja. Problēma ir tāda, ka šis nav īstais brīdis, ja? Vienkārši tāpēc, ka es pieļauju tiešām, ka rietumos liek visu kopā, ka tā tad ir aizsardzības ministrs ir no ZZS, un savukārt ZZS joprojām oficiālais amata kandidāts ir Aivars Lembergs, un tad tie saliek tie kopā un sajūg klusi prātā. Ja? Kas te notiek? Ja? Īsakot, sajuka. Īsakot, es vēlreiz saku, man šķiet, ka Lembergs runāt, ko viņš grib, vienkārši šajā gadījumā sanāca tā šonadēļ, ka viņš vienkārši tas, ko prasti saka, palika baigot sūku pats savā ziņā partijas biedram Vējonim, un tāpēc bija pēc tam liela skaidrošanās, kas tur ir bijis. Panaklekša rīta bazārs piekdienās 10. Boom FM, 18. RTV. Jā, un tad pabeidzot šo skaidrošanās un pārpratumu tēmu, tad vēl bija arī šonadēļ no Latvijas politiciem Inga un Sudraba, kura jutās atkal aicināta speciāli izplatīt publiski paziņojumu, ka es viņas, ja mēs pieņemam, ka es esmu vienlaicīgs Andrs, tad, ka es viņas pārpratis, ka viņa tā nav domājusi. Te ir tas stāsts par to, ka viņi viesojoties sabiedriskā televīzijā šķiet. Tur, kā ir, Latvijā cilvēkiem, protams, daudz jūtās sarūktināti par to, kāda ir ekonomiskā situācija un kāda ir nelīdztiesība, un tāpēc ir ļoti ērti paspekulēt uz to, ka šitas, ko mēs te redzam, ja? Tas ir brīvais tirgus, un mums šitāds brīvais tirgus nav vajadzīgs. Jā. Piekrīt. Šitāds nav, jā. Tur tā lieta, ka šim nav nekādas saistības ar brīvo tirgu un teiksim, kā lai te pasaka, cilvēku mantiskā nelīdztiesība nav saistīta automātiski neizriet no brīvā tirgus vai no klasiskā kapitālisma. Mēs paskatāmies to pašu Ķīnu, kuras ekonomika diez vai ir uzskatām par klasiski kapitalistisku. Tad tur nelīdztiesība ir ļoti liela. Un trakākais jau ir tas, par ko arī bija tas publiskā diskusija ar Sudrabas kundzi, ka nav jau tāda klasiskā modeļa vispār, tāda kapitālisma. Tas ir jau sen jau pajucis, jau, manuprāt, šo kādu 20. gadsimta 20. gadiem ir ļoti dažādi tie modeļi. Ir tāda Ķīnas modelis, tad kaut kāds Dienvidu Eiropas modelis, ir anglosākšu modelis, ir Vācijas modelis, Skandināvijas. Un tas tā ķīvēšanās bija par to, ka nevajag eksploatēt cilvēku nepatiku pret korupciju un kaut kādu politikas uzkundzēšanos ekonomikā. Tom nevajag jaukt ar kapitālismu. Tieši, tas jau ir tas nepatīkamais, ka mums šeit politika uzkundzējas biznesam un diktē savus noteikumus. Bet, labi, īsakot visu nedēļu kāds kaut ko skaidrojās un mēģināja pateikt, nē, es īstenībā domāju tā. Protams, bija arī Saeimas plenārsēde. Diezgan jautra. Tu taču kāzus notika. Par tiem datoriem? Tas jau nebija, man liekas, vakar. Ziņa parādās. Ziņa tā kā šodien no rīta. Tas ir atsevišķa tēma, to mēs varētu ar kolēģi filozofu parunāt. Tas ir tas, ka mēs sākam dzīvot dažādās realitātēs. Ziņa parādās tad, bet notikums ir bijis tad, un tad mums viss sajūg. Runa bija par to, ko Kaspars saka, ka tevs dators nofenderē no prezidija. Bet labi, stāsts nav par to. Bija 3 jautājumi, tādi būtiskie vakar.
Viena bija, protams, nebeidzamā plosīšanās ap čekas kartiņām, nu, tiem aģentu, nu, kas jau sāk drusku jau apnīt. Visi vēl nav atrasti. Nē, runa par to, ka nu, tad atklāt, neatklāt, no kura gada un tā. Cik vecus? Kā cik vecus? Kartiņas? Nē, nu. Un, protams, ka nav atklāt sakot, te es, protams, riskēju uzsēsties savā iemīļotā tēmā, bet es gribu teikt, ka, protams, nu, čekas ziņotāji vai tam līdzīgi, nu, tas ir diezgan kaut ko liecina par cilvēku, bet te pašā laikā, nu, ja mēs to uztveram kā vienīgo tādu faktiski briesmīgo mantojumu no padomu laikiem un tiešām nerunājam par tiem kompartijas funkcionāriem, kas nebija čekas nekāda aģenta nekāda, bet tas viņam netraucē taisīt cūcības. Ja. Ja tas bubulis vienīgais būs, tā kā mums bija vienīgais Rubiks, ja, un tā vienīgais čekis bija laikam Bojārs, ja, un tad viss tas mantojums okupācijas gadu būs saistīts tikai šiem čekas kartiņām un nenotiks izvērtēšana par komunistiem, nu, tas diezgan smieklīgi. Otra lieta, kas man izraisīja zinām nesapratni, jo tie bija divi, ja nekļūdos, deputāšu, tā ir pareizi teikt, deputāti, dāmas divas. Priekšlikums, kas deputātieņu. Tas ir ļoti labi, tas viegos lietuviešu piestīns, deputātieņu. Deputāteņu. Priekšlikums, kas izraisīja, man pārsteidza vētraina negatīvā reakcija, respektīvi tā doma bija aptuveni tāda, ka tad, kad ievēl deputātus, piemēram, pirmo reizi, ka viņiem vajadzētu iet kaut kur pamācīties, kā tā vispār tas notiek, tas pasākums. Izsakot, tā reakcija bija vētraina, kas tā pākstīšanos. Mēs taču jau esam ievēlēti jau cik reizes. Nē, runa par jauniem, ka tā mēs saimnes jau padarīt paši sev par apsmieklu. Nekas tur patiesībā tik muļķīgs nemaz nebija, jo atklāti sakot, protams, tiem, kam vajag, tie ir iemācīties. Tur tā kā to gribēja nostiprināt, laikam, kārtības rulību, tāda prasība, bet vienkārši labi, jo saprotiet, man pareizi nav jau runa par to, ka ir droši vien cilvēki, kas arī tās pogas nevar iemācīties spaidīt, bet tas jau nav tas sarežģītākais, bet, protams, tikt galā ar visiem tiem likumprojektiem, kā viņi tiek rakstīti, kāda ir tā kārtība un tā, protams. Tas ir pilnīgi normāli. Tas ir pilnīgi normāli, ka tur būtu jāpamācās. Tāpēc es tā nesaprotu, kāpēc tā milzīgā vienprātībā tas tika noraidīts. Ka, tāda... Kas ir komiteja? Kas ir... Nav komitejas, kas pat tur ir komisijas. Komisijas, jā. Nē, ir arī komitejas, vai nav komitejas? Nē, saimā nav. Jā. Tie pēc tavu ierosinājumu var gatavi izveidot. Tas bija tas man pārsteidz, jo tas, man liekas, tiešām ir tā bez ļaunuma, ka tur drusku pamācīties dažam labam, ir tiešām, kas ir tie jaunie. Galīgi netraucēt. Tad, protams, tad trešais bija karstās debats par spaisu ierobežošanu. Un man jāsaka, ka es vienkārši neko šeit nevaru īstenībā pateikt, jo es nesaprotu, kas notiek. Tad mēs varētu kā divi veci marasmātiķi tagad parunāt par tēmu. Mūsu laikā tā nebija, ja? Jo, kāpēc? Tāpat taču lika benzīna maisiņus galvā. Jā? Un, jā. Es domāju, tas tā viļņveidīgi uznāk. Es vienkārši domāju, ka varbūt tāpēc, ka piedāvājums tagad ir krietni plašāks. Labi, tu pieminēji benzīnu. Tā ir, ka benzīns valstī lēts, ja? Tā var likt maisiņus. Es tā vienkārši domāju, bija kaut kāds šņābis, bija kaut kādi lētie vīni. Bija arī tādi līmes uzplūdi un tā tālāk. Okay. Bet kaut kas īsti nav riktīgi, jo man tev jāsaka, tā kā es darba dēļ diezgan daudz lasu to ārzemju presi, tad tur visu laiku arī kaut kādas problēmas, piemēram, Britiem, ka jaunieši dzer, ja, piemēram, tas binge drinking, ka tur sadzerās, pilnīgi, un tā vēmju visu un šitie. Un štatos tā lielā tā diskusija par to, vai zāli tur legalizēt vai ne. Es neesmu redzējis īstenībā kaut kur rietumpresē tādu, ka būtu tieši problēmas ar šīm šādām ķimikāliem. Tas ir kaut kāds jods. Ir arī tā, ka jo vairāk par to runā cilvēki, uzreiz tie jauniešiem arī uzreiz. Un, protams, ka ar to es gribēju teikt, ka, protams, ka jāpamēģināt. Ka vakar, protams, par to bija viss iespējas tur deputātiem atkal izteikties un viņi droši vien arī kaut kādā tādā zināmās sprukās ir par to, ka sabiedrība prasa, lai viņi kaut kāds lēmums pieņem. Tad pašā laikā es arī nezinu. Es arī nezinu, jā. Ja man prasītu,
Mēs nezinām, bet mēs nelietojam spaisu. Vai ne? Kas tas bija uz viesti? Ne, nu man... Tas ir stulbi. Nu. Es esmu redzējis džekus, kas ir salietojis. Viņi paliek vispār pa sēnēm. Okay. Izsakot, protams, ka līdz ar to tur bija, kur cilvēkiem izpildīties par šīm tādām lietām. Un tad droši vien, ka varbūt tas, kas cilvēks ir ceļš laukos, kas dzīvo vai apstrādā zemi, tiem varbūt krietni būtiskāk ir tas, ka bija diskusijas par to, kādas varētu, cik liela drīkst viena īpašnieka rokās būt tā platība, lai novērst spekulācijas, tur 2000 hektāru vai 6000 hektāru. Bet vienkārši man uzreiz jāsaka, tā diskusija ir interesanta, bet tā nebeidzās. Šonadēļ, respektīvi šajā saimā, es sekošu tā līdzi un par to vienkārši citreiz parunāsim. Pants Kleksis. Īsi un sāpīgi. Slēdzam. Nē, labi, joks. Nedēļa pagājas un it kā Ukraina tā kā drusku pazuda no. Sociālajos visu laiku. Labi, un tāpēc, protams, ka tas pirmoreiz es lapņies atnācis. Tiekam ar kādu. Labi, to mēs nerādām. Labi, doktor kungs. Tas jau ir ekskluzīvi. Uz kā kurš raksta piezīmes. Ekskluzīvs labi. Sārlēdēm. Labi. Es vienkārši neatceros ciparus. Ar to es gribēju teikt, ka šodien arī iznāca Rīgas laiks, sīka reklāma, un tur viņiem mēri tos viedokļus publicē, un tur, kā lai saka, kas jau cepuru nost, ir jau arī Krievijā cilvēki, kas absolūti adekvāti to situāciju vērtē un teiksim tā, pieklājīgākā formā varbūt, bet uzraksta to pašu, ko mēs te cepamies. Es gribēju dažas lietas nokomentēt. Tur bija viens džentlmenis, tad es vēlreiz uztveru, ka tie ir Krievijas cilvēki, kuram tas viss, kas šobrīd notiek Krievijā, atgādināja kaut kādu to laiku, kas bija pirms Pirmā pasaules kara. Un es te gribu papildināt tiešām no vēstures, ka mums tā varētu likties, ka teiksim, tagad sākās tur kaut kādas tomēr ekonomiskās sankcijas vai objektīvi Krievijai iet grūtāk, un tad jau neliksies tik traki. Ja? Bet savukārt, ja mēs skatāmies to paralēli ar tiešām ar Pirmo pasaules karu, priekšvakaru, tad, diemžēl, tā ir tāda valsts vai teritorija, kurā strādā pretēji, jo sliktāk, jo viņi vairāk lecās. Tad Bet man liekas, tas tā vienmēr ir, ne? Nē, es gribu minēt, piemēram, ka tad 11. 12. gads, kad ir arī faktiski pārdzīvots, tur zinām mērā tur sociālie nemieri Krievijā un tā joprojām, karš nāk virsū noscīt. Un teoretiski vajadzēja būt tā, ka valdība, šeit cariskās Krievijas valdība, cenšas sadzīvot ar kaut kādām, teiksim, tautām, kas nav tāds īpaši karēvīgs, varbūt kā poļi, kas tur visu laiku Krieviem plēsās tur. Nekā nebija. Tieši otrādāk tiek attiecīgi, tajā laikā jau Krievijā bija kaut kāds zināms parlamenta aizmetnes, 3. doma, tad 10. un 11. gadā viņi paņem Somijas autonomiju ierobežo. Lai gan Somija tur bija visklusākie tajā galā, kā jau, ne? Citiem vārdiem sakot, tas ir kaut kā tāda likumsakarība, ka, tu saki, tā jau vienmēr ir, bet, varbūt, bet vienkārši nevajadzētu līdz ar to cerēt, ka arī šajā gadījumā, ja tur, teiksim, Krievija tagad sapratīs, ka varbūt ir uzvedusies pārāk skaļi un ka tagad kaut kādas ziepes ir, ka viņi teiks, jā, Džeki, sorry, mēs tā nedaram, jūs mums pārpratāt atkal, ja? Un drīzāk otrādā, ka viņi ies vēl trakāk virsū. Un te ir, un tad tas viss, protams, parasti mums arī, tu saki, sociālajie tīkli, tas, ko arī vēl var lasīt presē, protams, ka viss koncentrējas uz to, ka tas ir tāds Putina režīms, un tā viņš tur ir uzbūvēts, un tā. Nezinu. Man liekas, ka tajā ģeogrāfiskajos platuma grādos, kas ir, negribu tagad izblamēties, kā Krievijas impērija vai Krievija kā valsts, tur tas ir kaut kāds nebeidzamais stāsts. Es gribu teikt par to pašu Ukrainu. Labi, varētu teikt, vienmēr katrā nācijā ir, piemēram, kaut kādi šovinisti, kuri saka, ka citas tautas nav nekas, un mēs esam visforšākie un tā.
Bet teorētiski vajadzēja būt tā, ka demokrātija, tie ir tie, kas tā kā iestājās par mazākām tautām. Un es te gribētu vienkārši nocitēt, tie, kas ir vecākas paudzes cilvēki, kas mācījušies padomju laikā, viņi noteikti atcerās tādu cilvēku kā Biļinskis. Neatcerās personīgi, nepārprotiet, tas ir 19. gadsimts. Kāpēc tu domā, ka kāds varētu arī neatcerēties? Maz tādi cilvēki, kas viņi parasti mācīja skolās. Viņi parasti mācīja skolās, kad tur tie demokrāti Černiševskis jau visu savu ko darīt, un Biļinskis un tā joprojām. Es gribu nocitēt, ko 1840. gadā Biļinskis rakstīja. Mums ir pilnas tiesības teikt, ka nav tādas mazkrievu, respektīvi ukrāņu valodas. Ir tikai vietējā izloksne, līdzīgi kā sibīrieši un tam līdzīgi. Respektīvi demokrāts saka, ka nav tāda ukrāņu valoda, un tas, protams, pēc tam vēlāk arī izpaudās, oficiālos dokumentos. Es saku, tas iedomājies, tas vecs laiks, 63. gads, tā kā mūsdienās. Iekšlietu ministrijas lēmums. Nekādas īpaši mazkrievu valodas nav bijis, nav un nevar būt. Ir izloksne, to lieto parastā tauta, kas ir tā pati krievu valoda, tikai ietekmes no Polijas sabojāt. Respektīvi, tas viss, ar ko mēs šobrīd saskaramies. Šis reģions, tas ilgst jau gadsimtiem. Un tieši tāpēc man ir tāda diezgan, jau atkal sanāca pa bēdīgo. Bet būs pa labo. Kad šitas tā nebeigsies. Bet, lai būtu pa labo, Lūdzu. Es gribu teikt, ka gal galā vispār šonadēļ arī un nākamdēļ savu 20 gadu jubileju svin lībieši, viņiem atjaunoja Līvu savienību. Es negribēju teikt, ka viņi atdalīsies. Es palūkšu nesaprast. Tā būtu laba doma. Viņi varētu visi piedalīties referendumā. Jā, tas gribu teikt, ka Latvijā arī, protams, viss notiek arī citādas interesantas lietas, nav jau tikai politiķu muļķības un cits laba skaista grāmata iznākus pa Līviem vēl viena šādā kontekstā. Un ir arī, protams, pavasars un jautrāks lietas nekā, viss šitas. Ok. Paldies, Pankleksi. Šodien mēs jautājumu neuzdosim. Ne. Un ielūgumus uz ČBK nedalīsim. Citā reizē uz kaut kur citurien. Jā, protams. Labi, visu labu, tiekamies pēc nedēļas. Pankleša rīta bazārs piekdienās 10. Boom FM, 18. RTV.